Labi, paldies. Tā. Vai kāds nav izlaists? Jā. Un otra lieta ir klāta vienušies, ka tur ir sarakstējums. Vai to varat izteikt? Labi. Paldies. Šobrīd ir 2:1. Es esmu Ritvars Eglājs, Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs. Lūdzu tos, kas ir pieslēgušies, pagaidām izslēgt mikrofonu. Un, kad katrs dos vārds, tad arī varēs izteikties. CVK priekšsēdētāja Kristīna Saulīte ir atkāpsies no mata un šobrīd Saeimā lem par viņas atsaukšanu. Priekšsēdētājas vietniece Vaiva Veisa ir darba nespējā, tādējādi sēdi vadīšu es. Bet atbilstīgi līgumam par Centrālo vēlēšanu komisiju ir nepieciešams sektāra pienākumu izpildītājs, un es esmu lūdzis Lāsmu uzņemties šo goda amatu. Jautājums, vai piekrīt? Piekrīt. Labi, vai ir kāds citi kandidāti? Nav. Nav, labi. Tad, vai nepieciešams balsot? Labi. Dzintra, balsojums ir par Lāsmas Valainas iecelšanu par sektāra pienākumu izpildītāju. Turklāt, precīzais nosacījums ir tāds, ka, ja šādi apstākļi saglabājas, kā es minēju, attiecībā uz priekšsēdētāja vietnieka amatu, tad iespējams, ka tas varētu saglabāties arī nākamās sēdes, jo mums vēl būs citas apstrīdēšanas un citas sūdzības, kas ir izskatāmas. Es gribētu piezīmēt, ka mums tik un tā vajadzēs balsot katru reizi. Labi, paldies tad uz šo sēdi. Es domāju, uz šo sēdi skatāmies uz nākamo, jums soli pa solim. Paldies par precizējumu uz šo sēdi. Labi, Dzintra, lūdzu balsojam. Balsojam par. Labi, vai tu lūdzu var ieslēgt kameru? Es īsti... Tā kā kamerai vajadzētu būt. Es vēlreiz mēģināšu. Neparādās bildi. Es varu vienīgais mēģināt nomainīt datoru. Šeit neparādās mana bildi, jo man tā kā... Bet pēc valsts mēs varam konstatēt tā, cienīgā locekla Dzintra pusi. Labi, pāriem pie klātsošiem. Marika Segrānā. Ritvars Eglājs par. Labi, vienbalsīgi 5 balsīm pieņemts. Atbilstīgi Centrālās vēlēšanu komisijas likumam, jā, 5 balss ir pietiekami. Pārējot pie darba kārtības. Darba kārtība tika izsūtīta. Jautājums ir, vai ir kaut kādi jautājumi par šo darba kārtību CVK locekļiem? Neman, tad darba kārtība ar to ir apstiprināta. Pirmais jautājums ir par iniciatīvas grupas reģistrāciju. Dokumenti arī tika Centrālās vēlēšanu komisijas locekļiem izsūtīti. Saturs tāds, ka 5. jūnijā partijas suverēnā vara iesniedza iesniegumu par iniciatīvas grupas reģistrēšanu, lai rīt organizētu parakstu vākšanu tautas nobalsošanas ierosināšanu par Saeimas atsaukšanu. Atbilstīgi tautas nobalsošanas likumā mums lēmums jāpieņem 10 dienu laikā, tāpēc arī šodienas darba kārtībā. Iepazoties ar apstākļiem, ir konstatēts, ka iesniedzējs atbilst iniciatīvas grupas prasībām un ir sagatavots lēmuma projekts reģistrēt iniciatīvas grupu. Jautājums, vai iesniedzēja pārstāvē ko vēlas piebilst? Paldies, lūdzu reģistrēt iniciatīvas grupu Saeimas atklāšanas ierosināšanu. Paldies, vai kādi jautājumi? Nav. Dzintra, lūdzu balsojam par lēmumu reģistrēt iniciatīvas grupu Politisko partiju suverēnā vara, reģistrācijas numurs 400-80-87-873, parakstu vākšanai par ierosinājumu rīkot tautas nobalsošanu par 14. Saeimas atsaukšanu līdz 2025. gada 3. novembrim. Paskaidrojums par gala termiņu ir satrams 14. pāns, kas paredz
Saeimas saudzēšanu pēdējā pilnvaru laikā. Vai iesniedzējs pārstāvjat, tas saprotams? Paldies, saprotams. Paldies. Dzintra, lūdzu balsojam. Balsoju par. Vaigas Eklāna par. Lāsma Laina par. Ainās Jūtas par. Rītvārds Eglājs par. Lēmums pieņemts, un šo lēmumu vienu mēnešu laikā var pārsūtīt administratīvā procesa likumā noteiktā kārtībā. Administratīvā rajona tiesā Rīgas tiesnamā Baldonas ielā 1A Rīgā. Paldies! Nākamais ir vairāku darba kārtības punktu bloks par vēlēšanu rezultātu apstrīdēšanu dažādās pašvaldībās. Atbilstīgi pašvaldības domas vēlēšanu likumam to var darīt gan sarakstu iesniedzēji, gan kandidāti. Vēl pie ievadvārdiem vēlos piebilst, ka par šo ir gadu gaitā sakrājušies arī tiesu prakse, un ļoti labs informācijas avots ir pagājušajā gadā augstākā tiesā izdots krājums, tiesu prakses apkopojums par vēlēšanu norises tiesiskumu pārbaudi, kuras atļaušos šo to citēt kā vispārīgus principus, jo tur ir 1., 3. nodaļa vēlēšanu rezultātu atcelšanas priekšnoteikumi. Proti, judikatūrā gan attiecībā uz pašvaldību, gan Saeimas vēlēšanu tiesiskumu pārbaudi ir nostiprinājusies atziņa, ka ne jebkurš vēlēšanu tiesību pārkāpums ir pamats vēlēšanu rezultātu atcelšanai, bet tikai tāds, kas ietekmējis vēlēšanu rezultātus. No Latvijas Republikas Satversmē nostiprinātā demokrātiskas valsts virsprincipā izriet, ka ar vēlēšanu rezultātu pārbaudi, cik vien iespējams, nedrīkst tikt ierobežotas varas institūcijas iespējas pildīt savus uzdevumus. Tādējādi, izvērtējot vēlēšanu norises tiesiskumu, nepietiek ar pārkāpumu konstatēšanu vēlēšanu norisē, bet ir jāvērtē konkrētā pārkāpuma būtība un sekas. Vēlēšanu rezultāti ir atceļami, ja ir pietiekami liela ticamība, ka konstatētie tiesību pārkāpumi ir ietekmējuši vēlēšanu rezultātu, deputātu vietu sadalījumu. Ja vēlēšanu rezultāti tika atcelti katrā gadījumā, kad konstatēts kāds nebūtisks vēlēšanu rezultātu saturu nekādu neietekmējošs trūkums, būtu ļoti viegli apzināti kavēt vēlēšanu rezultātu apstiprināšanu un neierobežot ilgi ievilkt tiesisko neskaidrību. Tā ka šis ir arī tas, ko Centrālā vēlēšana komisija izvērtēt iesniegumus ievērtējusi, un ar to mēs varam pāriet pie konkrētām lietām. Pirmais jautājums darba kārtībā ir Jelgavas novads, kandidātu saraksts Latvijas attīstībai. Kandidāts pats ir klāt, Madars Lasmanis, un lūdzu pie galda, vai arī stāvat kā jūs Jūsu iesniegums ir saņemts, izskatīts, CVK locekļu rīcībā ir bijis. Vai jūs ko vēlaties komentēt? Trīs vārdos, ja mēs skatāmies šo faktisko situāciju, kāda ir izveidojusies Jelgavas novadā. Es esmu Madars Lasmanis, esmu Latvijas attīstības saraksta iesniedzējs, pārstāvis un saraksta dalībnieki uzskata, ka vēlēšanās mums ir tikai pietrūkst 3 valsts, lai saņemtu 5% barjeru pārvarētu. Šajā brīdī, kad mēs redzam, ka amatpersonas uzņemās atbildību un skaidri demonstrē, ka mums ir problēmas ar vēlēšanu rezultātu leģitimitāti. Arī drošības padome, valsts drošības padome ir norādījis, ka ir būtiski pārkāpums. Uzskata, ka šis ir brīdis, lai kliedētu bažas. Jelgavas novadā vēlēšanu rezultāti ir jāpārskaita. Es neaicinu par atcelšanu un jaunu vēlēšanu rīkošanu. Es uzskatu, ka ir jāpārskaita. Un ja ir tiešām, jo mums bija gan digitālo rīku izmantošana, gan skaitie rokām cilvēki vēlēšanu komisijai darbs ilga vairāk nekā 24 stundas cilvēcisks faktors, es uzskatu, ka ir liela būtība iespēja ietekmēt šos rezultātus. Tādi mans īsais skaidrojums. Paldies! Centrālā vēlēšana komisija bija lūgusi un saņēmusi, un Centrālās vēlēšana komisijas locekļiem izsūtījusi Jelgavas novada vēlēšana komisijas paskaidrojumus. Jautājums, vai Jelgavas novada vēlēšana komisijas priekšsēdētāja ko vēlas piebilst? Labdien, vēlreiz visiem klātsošajiem. Piebilst to, ka nekādas sūdzības vēlēšana procesa laikā netika fiksētas. Tādēļ es uzskatu, ka tas ir par pamatu, ka nav pamats saukt atkal veikt jaunu skaitīšanu.
Paldies. Par lietas apstākļiem vecākā juriskonsulta Līva Liepiņa. Varbūt varētu jautājumu uzdot. Labi, paldies, jā. No mans puses ir jums tāds jautājums. Jūs pati bijāt šajā procesā, jūs uzraudzījāt šo procesu, bijāt klāt. No jūsu viedokļa, jūsu tieši iecirknī, novadā, ja? Vai jūs varat pateikt, ka, teiksim, tā situācija bija normāla, vai kā jums tas ieskats? Mēs dzirdējām šos apstākļus, ka tur, cilvēki pārguruši, neko nav varējuši saskaitīt, un ir tāds bažas, kā jūs redzat? Tas man jautājums bija. Jā. Tātad es vēlējos atzīmēt, ka mums ir Jelgavas novadā 20 vēlēšanu iecirkņi un 19 vēlēšanu iecirkņīs izmantojas Keņas sistēmu. Izņemot vienu iecirkni, kuram bija vairāk kā 2000 balsis. Un tad viņi skaitīja manuāli 472. iecirknis Odolnieku sporta skolu. Pārējie visi ir elektroniski skaitījuši, un otrs moments pārskatot protokolu laikus, kā tika komisijas apstiprinājušas protokolus, es redzu, ka visvairākais pulkstenis bija 6 ar pabeigām, kā saka, tas bija Odolnieku iecirknis, kas skaitīja manuāli. Pirms tam bija arī visi citi jau paveikuši elektronisko skaitīšanu. Tā ir prakse, ka vienmēr vēlēšanās ātrāk par 4-5 jau nekad nebeidzās, nekad šis process. Vai es pareizi sapratu, ka nekāda ārkārtas situācija arī šajā vienā lielajā iecirknī netika konstatēta? Un tas, ka nestrādājas Keņas sistēma, par sākumā, tas, protams, kas ir izskanējis, bet tādas ārkārtas situācijas, lai būtu kādas sūdzības vai konstatēts kāds pārkāpums, tāda netika fiksēta. Paldies! Paldies. Vai vēl kādi jautājumi iesniedzējiem vai vēlēšanu komisijai? Nav. Paldies. Tad paldies apstākļiem. No manas puses galvenie argumenti, kas būtu ņemam vērā arī pieņemot lēmumu par konkrēto prasību konkrētajā lietā. Būtiski saprast, ka likumā noteiktais apstrīdēšanas termiņš ir domāts tam, lai ir iespējas sagatavot argumentētas iebildumus, savukārt, kad mēs izskatām apstrīdēšanas iesniegumu, Centrālā vēlēšana komisija pārbauda iesniedzēju konstatētās kļūdas, trūkums un pārkāpums un novērtē to ietekmi uz balsu skaitīšanu un vēlēšanu rezultātiem, kā jau bija iepriekš tika minēts. Tāpēc ir ļoti būtiski, kad iesniegumā jau tiek norādīts konkrēti pārkāpumi un konkrēti pārkāpumi tieši Jelgavas novadā. Jo arī tajā iesniegumā, kas tika iesniegts, tika pievienots foto no sociālajiem mēdījiem, kas būtībā bija par pavisam citas pašvaldības procesu un tas, kā tas tika organizēts konkrētajā pašvaldībā. Respektīvi, šī brīdi iesniegums bija vairāk kā tādas šaubas un pieņēmumi, kas nebija arī pamatot ar konkrētiem faktiem, pierādījumiem, kas tieši attiecās uz Jelgavas novadu. Un būtiski ir, ka tad, kad iesniedzējs iesniedz apstrīdēšanas iesniegumu, viņam ir jāpamato savus pieteikumus. Un šeit vairāk ir tomēr vispārīgas lietas par visu procesu kopumā no publiskās telpās esošo informāciju, bet ne no, piemēram, novērošanas procesā iegūto informāciju konkrētajā novadā vai iepazīstoties ar vēlēšanu procesu dokumentāciju par valsts skaitīšanas procesu vai vēlēšanu procesu kopumā konkrētajā novadā, kas tur ir tās lietas, kas nav iesniedzēju prāta atbilstošas. Kā jau arī pašvaldības vēlēšana komisija minēja, Jelgavas novadā ir 20 vēlēšanu iecirkņi un vēl papildus pasta balsošanas iecirknis. 19 no tiem notika automātiskā balsu skaitīšana tikai vienā Ozolnieku sporta skolā, kas ir liels vēlēšana iecirknis, notika manuāla balsu skaitīšana. Pasta balsošanas iecirknī vienmēr balsu skaitīšana notiek manuāli. Tas ir paredzēts instrukcijā, un tam nebija nekādas saistības ar tehniskajām problēmām. Savukārt, arī citos vēlēšanu iecirkņos ir iespējams izmantot
manuālu balsu skaitīšanu. Tas ir paredzēts arī balsu skaitīšanas instrukcijā. Process ir detalizēti aprakstīts, un respektīvi tas, kad notika manuāla balsu skaitīšana, tas nav vēlēšana tiesību pārkāpums, tas ir process, kā tas iespējams veikt. Tas, ko mēs paskatoties arī dzēm konkrētajā vēlēšana iecirkņā, kur tika veikta manuāla balsu skaitīšana vēlēšana gaidu žurnālā redzam, jā, tas, ko pašvaldības vēlēšana komisija pateica, pilnīgi process tika noslēgts 1624. Tas ir pilnīgs process. Tas, par ko jūs runājat par pirmo procesu posmu, respektīvi par kandidātu sarakstu balsu skaitīšanu. Jo skaidrs, ka lielākais laiks tiek patērēts tieši kandidātu balsu skaitīšanai, nevis kandidātu sarakstu. Tas, ko mēs redzam no vēlēšana gaidu žurnāla, ka konkrētais iecirknis pieteica skenēšanu 7. jūnijā 21:57. Tas nozīmē, ka tajā laikā jau bija izdarīta virkni darbību, tā skaitā manuāli sašķirotas derīgās vēlēšanas zīmes par kandidātu sarakstiem, saskaitīts par katru kandidātu sarakstu nodotās vēlēšanas zīmes, kā arī manuāli sašķirotas katru kandidātu sarakstu vēlēšanas zīmes divās grupās – negrozītās un grozītās, veicot ārpus vēlēšanu gaidu žurnālu piezīmes par katru kandidātu sarakstu nodoto vēlēšanu zīmu skaitu, kā arī katru kandidātu sarakstu grozīto un negrozīto vēlēšanu zīmu skaitu. Respektīvi, tikai tad, kad ir veikts šīs darbības, pat ja būtu bijis iespējams skenēšana, tikai tad skenēšana tiktu veikta. Tas, kas mainījās, tas, kad konkrētajā iecirknī netika veikta skenēšana, tas bija mainījās process, kā tika noklidēti dati, pirmie saskaitītie, kas būtībā ir par kandidātu sarakstiem. Vēl viena lieta, ko es gribēju minēt, arī jūs arī šeit mutiski pieminējāt par 3 balsīm. Būtiski ir uzsvērt, ka nodoto balsu kopskaits, kurām bija derīgās vēlēšana aploses, Jelgavas novadā bija 10 427, un 5% barjeru ir pārvarējuši tie kandidāti, kas saņēmuši vismaz 522 balsis. Jūsu gadījumā bija 518 balsis, respektīvi pietrūkst 403 balsis. Tas tāds neliels precedents, tas, protams, nemaina būtību attiecībā uz jūsu prasību. Tās bija tās galvenās lietas no manas puses. Vai CVK locekļiem ir kādi jautājumi vai kas vēlas ko izteikties? Ievērojot iesniedzēju minēto, ievērojot vēlēšanu komisijas minēto un lietas apstākļu izklāstu, es ierosinu šo iesniegumu noraidīt. Vai mēs varam pārēt pie balsošanas? Labi, Dzintra. Balsojums ir par šī iesnieguma noraidīšanu, proti noraidīt Politiskās partijas Latvijas attīstībai deputātu kandidāta 25. gada Jelgavas, 2025. gada Jelgavas novada pašvaldības domas vēlēšanās Madara Lasmaņa prasījumu. Balsoju par. Ritvars Eglājs par. Lēmums ir pieņemts. Tas, ko es tagad teikšu, ir attiecies arī uz pārējiem, proti lēmumi tiks noformēti, sagatavot, parakstīti, izsūtīti līdz rītdienas darba dienas beigām. Mēs centīsimies agrāk, bet es nevaru garantēt konkrēti pulksteni, lai līdz tas, ko es saku, un savukārt lēmumus, un arī šo 3 darba dienu laikā no tā pieņemšanas dienas darba dienu laikā var pārsūtīt administratīvu apgabalu tiesā Baldonas ielā 1A Rīgā. Vai lēmums ir saprotams? Saprot lēmumu, nepiekrīt uz balsojumu. Paldies. Ar to šis darba kārtības punkts ir izskatīts. Pāriem pie nākamā. Nākamais ir par kandidātu sarakstu suverēnā vara apvienība Jaunlatvieši kandidāta iesniegumu par vēlēšanu rezultātu apstrīdēšanu Jelgavas novadā. Raimonds Lēnieks Puķi bija pieslēdzies attālināti, vai kandidāts joprojām ir pieslēdzies?
Jā, esmu šodien. Labi, paldies. Tātad iesniegums jūs tika saņemts. Centrālās vēlēšanu komisijas locekļi varēja iepazīties. Vai jūs vēlaties ko piebilst? Minimāli, faktiski man daudz nav ko piebilst. Viss bija uzrakstīts iesniegumā, bet rezumējot, es gribēju pateikt, ka es uzskatu, ka šo vēlēšanu rezultātu atstiem ne tikai Jelgavas novadā, bet vispār, jo nav pierādījumu, ka ir iespējams novērsti viltojumi. Tās ziņas, kas ir izskaņājušas publiski, parāda to, ka ir šie vēlēšanu rezultāti ļoti apšaubāmi. Un līdz ar to vieglāk ir, kā saka, veikt jaunas vēlēšanas, nevis mēģināt leģitimizēt tās pašreiz esošās, kuras pieļautas ļoti daudz kļūdas. Mums ir izskanējušas publiski, tas man arī būtu viss, ko teikt pārējais, un uzskatīts iesniegumā, es domāju, man nav vērts atkārtoties. Paldies. Jelgavas novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāji, vai vēlas ko komentēt, ir arī paskaidrojumi? Jelgavas novada. Varu paskaidrot, ka nekādas sūdzības Jelgavas novada vēlēšanu iecirkņos netika saņemtas. Paldies. Attiecībā uz lietas apstākļiem šeit ir liela pārklāšanās arī uz iepriekšējo iesniegumu, kas bija par to pašu pašvaldību, un arī spēkā tie paši argumenti, kas jau tika pieminēti, proti par vispārīgiem apsvērumiem un citām pašvaldībām, salīdzinot ar konkrētiem norādījumiem par konkrētiem pārkāpumiem attiecīgām pašvaldībām un tās vēlēšanu iecirkņos. Šis apsvērums, protams, paliek spēkā. Attiecībā uz pieminēto iesniegumā tiešais vēlētāju reģistra darbību ir paredzēts likumā, ko darīt, ja elektroniskā tiešais vēlētāju reģistra darbības traucējumi, notiek balsošana reģistrācijas aploksnēs, kas arī sekmīgi notika Jelgavas novadā. Attiecībā uz pārliecināšanos par balsu skaitīšanu rezultātu pareizību, iesniedzēja pārstāvētiem kandidātu sarakstam un balsu skaitīšanā arī tā kandidātiem bija tiesības piedalīties balsu skaitīšanas procesā, lai pārliecinātos par caurspīdīgu un atbilstīgu un spēkā esošām tiesību normām. Man ir jautājums saistībā ar šo Jelgavas novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājai. Vai jums ir kādas ziņas par novērotāju klātbūtni jūsu novada iecirkņos? Jā, novērotāji, kas bija, ir fiksēta vēlēšana gaita žurnālā. Ir dažos iecirkņos, kuros bija novērotāji, bet ne visos. Kandidāti? Sapratu novērotāji, bet vai bija arī kāds kandidāts? Vai kāds no novērotājiem bija arī kandidāts? Kurš balsu skaitīšanu var? Nē, nebija. Bija tikai no partiju izvirzīts. Attiecībā uz dalījumu par skaitīšanu, skenējot un skaitīšanu ar rokām, arī tik jau pieminēts, proti skaitīšana ar rokām ir normatīvos aktos paredzēts rezerves variants, ja nav iespējams skaitīšana elektroniski, un kā mēs dzirdējām, vienā iecirknī no 20 arī tika izmantots. Ievērojot minēto, bet pirms tam jautājums ir Centrālās vēlēšanu komisijas locekļiem, vai ir kādi jautājumi iesniedzējiem vai vēlēšanu komisijai vēl? Nē. Ievērojot lietas apstākļus un iepazīstoties ar iesniedzēju un vēlēšanu komisijas minēto, ierosinu noraidīt šo iesniegumu. Vai mēs varam pārēt pie balsošanas? Paldies! Dzintra pievērš uzmanību, balsojums ir par lēmumu noraidīt kandidātu sarakstā suverēnā vārda jaunatviešu kandidāta Raimonda Lēnieka Puķas iesniegumu. Lūdzu balsot. Balsoju par. Rītvars Eglājs par. Lēmums ir pieņemts un atkārtoju iesniedzējam.
Proti atbilstīgi pašvaldības domas vēlēšana likuma 45.2. prim pantam un 52. panta 1. daļai šo lēmumu 3 darbdienu laikā no tā pieņemšanas dienas var pārsūtīt administratīvā apgabaltiesā. Lēmums tiks noformēts, sagatavots, parakstīts, izsūtīts līdz rītdienas darbdienas beigām. Paldies, arī šis jautājums ir izskatīts. Nākamais jautājums darba kārtībā ir par Rīgas domes kandidātu sarakstu ar politiskā partija pašcieņa Tautas zem valstiskums kandidātu iesniegumiem. Kandidāts ir Rudolfs Sauja. Jā, labdien. Labdien. Vai viss darbojās? Centrālā vēlēšana komisijā tika saņemti 2 jūsu iesniegumi, no kuriem šobrīd mēs skatām pirmos 2, jo otrs bija par Rīgas komisijas lēmumu apskatēšanu. To mēs šobrīd neskatām. Jā, ir taisnīgi kopā 3, bet šobrīd ir skatīti 2, no kuriem viens bija par 157. vecāku vēlēšanu iecirkni, otrs bija vairākās daļās, atkal par 157. vecāku vēlēšanu iecirkni, un vēl bija 2 citi punkti, un jūs bijāt lūguts atbildēt par punktiem atsevišķi. Jā. Šie iesniegumi bija izsūtīti Centrālās vēlēšana komisijas locekļiem. Vai jūs vēlaties kā papildināt komentēt? Jā, es vēlētos pateikt, kur bija mana problēma. Es aizgāju novēlēt, atzīmēju konkrētiem kandidātiem, ka balsoju par viņiem, un es šo te balsojumu neredzu jūsu mājaslapā. Viņiem konkrēti nav atzīmes par, kas ir konkrēti pierādījums, ka mana balss vai ir nepieskaitāma, vai tu sabojātu, vai kas tur izdarīts, vai arī ir jūsu kļūda, jūsu sistēmā. Tāpēc galvenais, ko es gribu, lai ātrāk visu šo izbeigtu un nebūtu nekāda problēma ar vēlēšanu pieņemšanu, pārliecināties, ka mans balsošanas biļetens ir tur, kur viņam jābūt, vai nu pie tiem 2 nepieskaitāmiem, vai nu pie tiem 9, kas ir balsojuši par pašcieņu Tautas zem valstiskums. Tas ir ļoti ātri izdarāms, un man, ja es pārliecinos par to, kur viņš ir, tad problēma nav, bet ja viņi tur nav, tad ir problēma. Labi, Rīgas vēlēšana komisijas sekretāre Inese Šīkure, vai jūs pārstāvat Rīgas vēlēšana komisiju šeit? Jā. Labi, vai no jums tika, mēs pārsūtījām iesniegumus Rīgas vēlēšana komisijā, lūdot paskaidrojums, Rīgas vēlēšana komisija atbildē ziņoja, ka līdzīgi raksturu iesniegumus saņems par tiešo Rīgas vēlēšana komisijā, atbildot uz to Rīgas vēlēšana komisija ir pieņēmusi lēmumu. Un jautājums ir Žiguras kundzei, vai jūs varat kā komentēt to? Jā, Rīgas vēlēšana komisija 15 locekļu sastāvā 10. jūnijā sasauc komisijas sēdi un pieņēma lēmumu, kad noraidīt Rudolfa Saujas prasību pašvaldību vēlēšanu rezultātu pārskaitīšanā. Arī noraidīt Rudolfa Saujas prasību pārskaitīt Rīgas 157. vēlēšana iecirkņa 2025. gada pašvaldību vēlēšana rezultāts. Tāds ir Rīgas vēlēšana komisijas lēmums. Paldies, vai jautājumi? Arī tika nosūtīta centrālajai vēlēšanai komisijai šis mūsu lēmums. Mums jautājums iesniedzēji. Es pareizi sapratu, ka tā problēma slēpjas tajā, ka jūs apgalvojat mums šodien, ka jūs savā vēlēšanu zīmē izdarījāt atzīmi konkrēti, es nezinu, pār vai pret, bet attiecīgi, tad teikt pār. Konkrēti. Tur vienkārši redzēt, ka pār ir tukšas tikai. Un jūs pārbaudījāt, ka Centrālās vēlēšana komisijas mājaslapā šim konkrētiem kandidātam neviena atzīme pār nav reģistrēta. Tieši tā. Jautājums man ir tāds, sakiet, kāpēc mums jums ticēt, ka jūs atzīmējat savā šajā zīmē pār? Vai jūs esat kaut kā piefiksējis? Nē, mēs to nekad pēc tam neredzēsim. Jūs ar man nediskutējat. Es jums uzdodu jautājumu tagad. Tātad jūs, nocīm redzot, izdarot vēlēšanu zīmē atzīmi, bijāt gatavs to pārbaudīt, verificēt, salīdzināt.
Kāpēc Es nebiju gatavs, tāpēc, ka es ticēju jūsu sistēmām, bet, Bet piefiksēts jūs nekā neesat. Tas ir piefiksēts uz jūsu lapiņām. Tas glabājas, man ir tikai jāapskatās 11 lapiņas, lai es varētu pārliecināties, ka mana... Paldies. Man bija 2 jautājumi, viens jau tika uzdots. Otrs jautājums, vai jūsu vēlēšanu zīmē, neskaitot atzīmes par vai pret kandidātiem, ir vēl kādas īpašas pazīšanās zīmes? Nē. Vai ir vēl kādi jautājumi iesniedzējiem vai Rīgas vēlēšanu komisijai? Es būtu vēlēšanu komisijai prātāšu, jūs tad pieņēmāt šo lēmumu, kā jūs nepārskaidīsiet balsis, tā jūsu galvenā argumentācija, kāpēc jūs uzskatījāt, ka šis nav tas gadījums, kad viss būtu jāpārskaidīt? Tāpēc, ka mēs izsaucām arī vecāķu priekšsēdētāju, uzklausījām viņus paskaidrojumus, un sakarā ar viņu paskaidrojumu rezultātā mēs pieņemam šo lēmumu. Tagad jūs noskaidrojat šos apstākļus konkrēti, vai nav šādas attiecīgi saskaitītas reģistrētas redzētas? Jā, paldies. Tas ir tikai 11 balsis. Mēs runājam par 11 lapiņām, ne vairāk. Tas nav grūti izdarāms. Tas ir ļoti ātri izdarāms, un mēs to varam izbeigt 5 minūtēs. Nevis grāmaties papīriem, kur atpakaļ. Paldies par lietas apstākļiem. Vēlos uzsvērt to, kas jau īstenībā uzsvērts jautājumā, proti, ne Rīgas vēlēšana komisijas, ne Centrālās vēlēšana komisijas rīcībā nav objektīvi konstatējumu pierādījumu, kā iesniedzēja apgalvojumu atbilst patiesībai. Tas jautājums, kāpēc ticēt, ir jāvar neatkarīgi pārliecināties, vai tiešām tā ir bijis. Šādi, diemžēl, nav iespējams pārliecināties, ka apgalvojums, ka kādam kandidātam būtu veikts noteikti veida atzīmes, ka tas atbilst patiesībai. Šis ir viens apsvērums. Otra lieta ir tas, ka neskaitot šo apsvērumu, iesniegumos netika pieminēts kaut kādas iespējami citu pārkāpumu vecāku 157. vēlēšanu iecirknī. Mazliet saistībā ar šo jautājums Rīgas vēlēšanu komisijai, vai par balsošanas un balsu skaitīšanas norisi 157. vēlēšanu iecirknī bija kādas sūdzības vai pārkāpumi? Nē, nebija. Paldies. Ievērojot minēto un arī to, ka iesniedzējs bija lūdzu sniegt atsevišķas atbildes uz vienu savu iesniegumu punktiem, kur bija 2 punkti, kas ir vispārīgāk un neatiec uz balsu skaitīšanas rezultātiem vecāku iecirknī, ierosina noraidīt vienu iesniegumu, kas bija par vecākiem, otru iesniegumu tajā daļā, kas bija par vecākiem, un savukārt tos, kas bija pieminēts otrajā iesniegumā vispārīgos jautājumus par, kur bija pieminēts, ka nav atbildīgi un tam līdzīgi, tos skatīt citā kārtībā, kas vairs nav pašvaldības domas vēlēšanu likuma 45. pāns, jo tur vairs nav runa par apstrīdēšanu, rezultātu apstrīdēšanu. Vai ir kādi jautājumi? Vai pārējā balsošanas? Dzintra, vai saprotams, par ko mēs balsojam? Jā, balsojam par noraidīšanu. Rītvar Zeglājs par. Lēmums tiks noformēts, sagatavots, parakstīts, izsūtīts līdz rītdienas darbdienas beigām par vienu iesniegumu 2 punktiem būs atsevišķi un par lūgumu apstrīdējumu attiecībā uz Rīgas vēlēšanu komisijas lēmumu arī tas būs atsevišķi. Vai saprotams? Saprotams. Paldies. Jautājums ir izskatīts. Nākamais punkts darba kārtībā ir par Latvijas-Krievijas Savienības kandidātu sūdzību par Liepājas vēlēšanu komisijas nolēmumu par 2025. gada pašvaldību vēlēšanu rezultātu apstiprināšanu. Ir saņemts iesniegums, izsūtīts CVK locekļiem, ir vēlēšanu komisijas un ir īpaši 230. vēlēšanu iesniegumā pieminēt 230. vēlēšanu iecirkņu komisijas paskaidrojumi, kā arī
ir elektroniskā tiešsaistes vēlētāja reģistra ekrāna uzņēmums ir sūtīts Centrālās vēlēšanu komisijas locekļiem un pasta balsošanas komisijas vēlēšanu gaitas žurnāla izvilkums ar lapām, kas attiecas uz iesniegumā minēto. Jautājums kandidātei, ko jūs vēlētos komentēt? Labdien! Vispirms gribētos par pirmo punktu, kur mēs runājam, tas ir par 230. iecirkni. Tiešām 7. jūnijā man atnāca zvans no cilvēka, kurš bija iecirknī, un arī uzreiz prasīja, kāpēc notika tāda situācija, ka urnas palikusi uz kaut kādu brīdi bez uzraudzības, un dienas laikā bija pārmestas, kaut kāds ienestas ar citiem locekļiem, es nebiju uz vietas, man grūti pateikt, kurš tas bija, un tad es uzskatu, ka vajag izsekot to, un lūdzu arī varbūt paskaidrot, kas varēja notikt tajā laikā. Ap 13:50 tas bija. Varbūt uzreiz var atbildēt, es redzu, jau iecirkņā ārstāvē, Tad varbūt jūs varat pastāstīt, kas bija, kas notika, vai var izsekot? Par darba organizāciju, vai mēs dodam uzreiz vārdu atbildēt par 230, vai turpinām par pārējo iesniegumā minēto? Gribētos uzreiz, lai nebūtu viss kopā, tagad par šo konkrēto. Labi, paldies. Centrālā vēlēšana komisija ir saņēmusi 230. vēlēšana iecirkņa paskaidrojumus, bet arī jautājums 230. vēlēšana iecirkņa priekšsēdētājai, ko jūs varat lūdzu paskaidrot? Sveiki vēlreiz, kā jau es norādīju savā paskaidrojumā, tā visticamāk bija mājas balsošanas vēlēšana kaste, jo šajā laikā tika ienesta no 3 maniem ieņemtajiem darbiniekiem, no komisijas locekļiem, tātad šoferi. Un arī par to, kad galvenā vēlēšanu kaste, jebkura palika nepieskatīta, gribētu tad zināt, kura kaste. Es uzskatu, ka tā ir galvenā šī urna kaste, bet es saprotu no iesnieguma, tur ir teikts vairākas urnas, tātad nav norādīts, kuras tieši urnas, jo mums galvenajā vēlēšana telpā ir tikai viena vēlēšana kaste. Tātad otra, kur tad redzēju šīs te abas liecinieks kaut kādā laikā, tad bija šī te māju vēlēšana kaste. Paldies! Jautājums ir atvainot Ospols kundze. Vispirms jautājums Centrālās vēlēšana komisijas locekļiem, vai par notikušo 230. vēlēšana iecirknī un vēlēšana kastes ienešanām 12:02 ir kādi jautājumi iesniedzēji vai iecirkņu pārstāvji? Nav, bet ir ierodas. Labi. Kāds lūdzu viedoklis? Vienkārši tādi apsvērumi, ka ir taču skaidri pateikts. Ja kāda persona novēro kādas nelikumības, kādu situāciju, kad kastes vai ir kāda, teiksim, šī likumā paredzētā vēlēšana kārtība tiek pārkāpta, tad ir nevis jāiet kādam jāstāsta vienam un tad viens otram un otrs trešam, bet ir konkrēta kārtība, kā tas jāver. Ir jāvēršās šajā pašā vēlēšana iecirknī un jāpiefiksē šis konkrētais pārkāpums. Vai šī persona, kura pēc tam vērsās pie jums, es ceru, ka pēc tam par tiešo nevis vēl caur kādu cilvēku, vai viņa tā ir rīkojusies? Viņa vēršas par tiešo, un viņa arī var arī apgalvot tiesā, ja vajadzēs. Ka tā bija viena, bet ar 2 saviem bērniem kopā, 3 cilvēki, ko redzēja. Nepaziņojumu uzreiz, varbūt bija kļūda, jo tajā laikā bija grūta diena, un tur vēl līdz dienas beigām
arī gaidījām varbūt kaut kādu vēl paziņojumu, tāpēc arī iesniedzam, lai pārbaudītu un pārliecināties, ka viss bija kārtībā. Vai es pareizi sapratu, ka par tieši šo viņi nevērsās pie vēlēšanu komisijas attiecībā iecirkņa vadības? Tieši nevienmēr. Mums visu dienas laikā netiks nevienu sūtīt, ja vēl ir kāds jautājums par neskaidrību. Paldies. Atvainojiet, Ostošs, vai jums vēl par 230. iecirkņu kas piebilstams? Atbildēšu uz Osipovas kundas jautājumu, nē, tāda situācija, ka durvi netika pieskatīti, nevar būt. Jo, kā jau minēju savā paskaidrojumā, galvenajā telpā, kurā atradās galvenā vēlēšana kaste, vienmēr atradās komisijas priekšsēdētājs vai sekretāri un 2-3 komisijas locekļi. Tajā brīdī, kad tika ienesta mājas vēlēšana kaste, bija urnas stāvēja es, iecirkņa komisijas priekšsēdētāji. Paldies. Vai mēs varam pāriet pie tālākā iesnieguma satura? Jā. Jā, kā es pieminēju savā iesniegumā, jā, mūsu sarakstā pietrūka 62 vēlētais balsi, lai pārvarētu 5% barjeru, jā. Un tajā naktī, kad sākusies tā skaitīšana, jā, mūsu kandidāti un visādi atbalstītāji arī skatījās uz CVK datiem, ja? Un vienu brīdi bija tādi dati, kuri ļoti atšķirās no šodienas tiem cipariem. Tātad es jau tajā ekrāna uzņēmumā jūs varat redzēt, kā pasta balsošanā tur 24 balsi kaut kur palikusi, jā, un es gribu vēl pieminēt, ka tas cipars 64 līdz manam iesniegumam vēl otrdien es vēl varēju novērot to. Tikai pēc mana iesnieguma ir samainīts. Tur, kur aktivitāte bija 64. Es uzskatu, ka ļoti tāda liela starpība un tālāk kopējais balsošanas skaits bija lielāk par 37 balsīm. Un vēl mēs nepaspējam piefiksēt, kad tie cipari vēl bija lielākie, bet mums ir izziņa no cilvēka, viņš, kas skatījās, jā, viņš vienkārši nespēja uztaisīt to ekrānu uzņēmumu. Pēc tās kļūmes cipari mainījās, bet ne tikai viena tajā pasta balsošana no ārzemēm, bet arī citos. Es nepieminēju uzreiz savai iesniegumā, bet tagad jūs varat arī to pārbaudīt. Iecirkņi 224. Bija kopēja summa 984, tagad rāda 982. Tie ir 2 balsi. 237. iecirkņi rādīja 735 un tagad 724. 9 balsi. Tātad 3 iecirkņos tas mainījies tie cipari, jā. Un ir, tāpēc arī ir man šaubas, ka viss bija saskaitīts pareizi. Jo vēl par balsojumu no ārzemēm es pieminēju, ka vismaz 6 cilvēki nosūtīja savu balsu mūsu lapā. Kāpēc es tā varu apgalvot? Jo 2 no tiem, viens bija mans dēls, kurš bija tajā laikā ārzemēs, un mēs kopā ar viņu visu laiku bijām uz sakariem, un mēs to instrukciju izsekojam, un visu es arī ar CVK arī pārbaudīju, vai vispārreiz, kā pareiz aizpildīt, un arī viņiem stāstīju tiešām, kā aizpildīt. Un, protams, viņš paziņoja man, ka, protams, balsoja par mani, ja? Un viņas draugs arī. Es nekādu nevarēju ietekmēt uz viņas
gribu, bet tā arī tā bija, ja. Un arī otras mūsu kandidātes radinieki no cita vieta arī aizsūtīja savus balsis par konkrētu cilvēku un pat saņēma apstiprinājumu, ka tā vēstule bija saņemta, jā, jo viņi pa maksu taisīja to sūtījumu. Un arī nav atspoguļoti tie balsi. Tad, ja viņi ir kaut kas bija nepareizi, tad, jāpaskatās, jā, bet, tiešām tas ir ļoti tāds, es uzskatu, ka ļoti nopietnas, vismaz 4 punktus, kurus es jau pasūtīju, ir dažādi cipri, jā, un es uzskatu, ka tas ir būtiski var ietekmēt uz rezultātiem. Tāpēc arī, lai pārliecināties, ka visi vēlētāju balsi bija saskaitīti pareizi, tad, protams, lūdzu iesakt pārbaudi un pārskaitīt manuāli, jo runājot ar vēlēšanas komisiju Liepājas, arī sapratu, ka vispirms skaitīja elektroniski, bet pēc tam, protams, manuāli, jā, un kad tā kļūme bija sistēmas. Un tagad gribētos, lai nebūtu kaut kādas tur nepareizi dati, tad gribu, lai jūs varētu pārskaitīt. Un nav es neesmu pārliecināta, ka citos iecirkņos nebija kaut kādas vēl kļūdas. Paldies! Paldies! Vai Liepājas vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Benita Šēniņa var ko komentēt? Atbildēs Jānika Lauka sekretāri. Paldies! Labdien! Attiecībā uz CVK mājaslapā publicēto skaits 64 var paskaidrot, ka tās nebija saņemtās pastāvos, bet tie bija vēlētāji, kuri bija pieteikušies vēlētāju reģistrā. 64. Liepājas vēlēšanas komisija saņēma 31 pastāvos, 6 no kurām nebija derīgas, jo 3 no tām nebija sūtītas no ārvalstīm, un 3 uz tām nebija šis kāds numurs balsotājs sarakstā. Paldies! 62, jābūt precīzi. Vai Centrālās vēlēšana komisijas atvainojot Oskos, jums nav dots vārds? Vai Centrālās iespējams, tad tagad nesaprot, kā pasta balsoju, pasta iecirkņi skaitīja ne tikai par pastu saņemtās vēlētāju balsis, bet skaitīja arī vēlētāju balsis, kur Liepājas iedzīvotāji bija nobalsojuši citos apgabalos. Paldies! Vai Centrālās vēlēšana komisijas locekļiem ir kādi jautājumi attiecībā uz pasta vēlēšanu komisiju un balsošanu no ārzemēm iesniedzēju vai Liepājas vēlēšanu komisijai? Attiecībā uz lietas apstākļiem šeit ir pieminēts jauni izteikumi par 224. un 297. vēlēšanu iecirkni, kur šādā laikā Centrālā vēlēšana komisija nav iespējams pilnvērtīgi pārbaudīt, un kas arī neatiec uz šī brīža izskatāmo tvērumu. Par to ir iespējams pārbaudīt vai skatīt vēlāk un citreiz arī. Kas attiecas uz skaitīšanu manuāli, ka bija parastais process elektroniski un pēc tam notika pārējie manuāli, kā jau tika pieminēts, pasta balsošanas komisijas visas balsis visās pašvaldībās skaitīja ar rokām, un tā bija vienīgā paredzētā procedūra attiecīgā vēlēšana instrukcijā, proti tādas balsis nemaz neskanēja, ja tas nemaz nebija paredzēts. Attiecībā uz
skaitļiem un to attēlošanu ir pārbaudīts pasta balsošanas komisijas vēlēšanu gaitas žurnāls un ir pārbaudīti elektroniskā tiešsaistes vēlētāju reģistra dati un ir atklāts, ka pasta balsošanas komisijas vēlēšanu gaitas žurnālā ir lauks, kur ierakstīts kļūdains skaitlis. Proti, sadaļā pasta balsu uzskaite, kur tiešām pirmais lauks ir tas, ko pieminēja Liepājas vēlēšana komisija 64, kas pieteikšies balsot par pastu, un pēc tam ir nākamais lauks, kur ir jāieraksta tas pasta balsotāju skaits, kas nav nobalsojis, aizgājis nobalsot, pārbalsot parastajā iecirknī, jo pēc Latvijas pašvaldības vēlēšanu kārtības, ja cilvēks pieskās balsot par pastu, viņam tik un tā paliek tiesība aiziet klātienē uz tās pašvaldības vēlēšanu iecirkni, un tad ieskaita viņa balsi klātienē, tā ir stiprāka, sacīviski sakot, par pasta balsi. Pasta balsi neskaita. Tiešais vēlētāju reģistrā ir redzams, ka tāds cilvēks tiešām viens ir bijis, bet laukā, kur būtu jāieraksta 64 mīnus 1, tad 63, ir ierakstīts cits skaitlis, mazāks. Konkrēti 32. Un tā kā šī lauka saturs tiek publicēts publiskajā mājaslapā par vēlētāju aktivitāti, tad šī starpība, kas kļūtaini ierakstīt, arī sakrīt ar iesniedzējs norādīto to, ka bija 64 un pēc tam samazinājās. Otra lieta ir tas, ka pārbaudot to, ko pieminēja vēlēšana komisija, par to, ka tiek skaitīts arī balsis, kur liepājnieki nobalsojuši no citiem apgabaliem. Šādas balsis Liepājā tiek saņemts 18, un vēlēšana gaitas žurnālā ir rakstīts, ka no šīm 18 balsīm 10 reģistrācijas atklāsmes tika atzītas par nederīgām. Likumā un instrukcijā ir pateikts, kādi ir nederīguma cēloņi, par ko ir jākonstatē. Tas var būt, protams, gan nulle, gan visas, tur būtu visādi, taču tas, ka vairākums no saņemtajām reģistrācijas atklāsmēm ir atzīts par nederīgām, pats par sevi nav neiespējams, taču dzīvē, skatoties reālos vēlēšanu apvērumus, gadās visai reti. Ievērojot minēto un atgriežoties jau pie 230. iecirkņa, kas bija sākumā, saliekot kopā ar iesniedzējas minēto un iecirkņa skaidrojumus, ticamākā hipotēze izskaidrojums, kas ir noticis pārpratums. Proti, ka ir atgriezušies iecirkņa darbinieki ar vēlēšanu kasti no vēlētāju apkalpošanas to atrašanās vietā, tam ir uzmanīgi pievērsuši tādi klātsošie vēlētāji, acīm redzot, bet nav sapratuši to, kas notiek. Un tāpēc tā ziņa aizgājusi tā, kā mēs redzam. Tāpēc mans ierosinājums attiecībā uz šo iesniegumu ir citādāks nekā attiecībā uz iepriekšējiem iesniegumiem, jo šeit tiešām tika konstatēta viena kļūda un viena pārbaudāma lieta. Proti, ierosinājums ir uzdot Liepājas vēlēšanu komisijai attiecībā uz 2004. Liepājas pasta balsošanas komisijas 2004. Liepājas pasta balsošanas komisijas vēlēšanu iznākumiem līdz 2025. gada 13. jūnijam, līdz rītdienai, tas ir pārbaudīt, vai par nederīgām atzītās reģistrācijas aploksnes, kas saņemtas no citiem vēlēšanu apgabaliem, vai tās ir nederīgas, atbilstīgi Centrālās vēlēšanu komisijas 2025. gada 13. februāra instrukcijas numur 7 pašvaldības domas vēlēšanu pasta balsošanas un no citiem vēlēšanu apgabaliem saņemto balsu skaitīšanas instrukciju 33. punktam. 33. punkts ir tas, kur uzskaitīt nederīgumu cēloņi. Jums uzdevums ir pārbaudīt reģistrācijas aploksnes, kas atzītas par nederīgām, vai tās tiešām ir nederīgas atbilstīgi instrukcijām noteiktajām. Es varu nevienu komentāru šī sakarā. Es varu jau tagad pateikt nederīgumu iemeslus. Visas pasta, visas reģistrācijas aploksnes bija pirmkārt. Uz tām bija nevis pašvaldības vēlēšana komisija, bet iecirkņa zīmogi. Tas ir punkts 1. Tas ir 33
33.2. Otrkārt, uz šī 10, kur reģistrācijas aploksnē, ko mēs atzinām par nederīgām, tur es gan varu kļūdīties uz 5 vai 6 papildus, nebija arī vārds un uzvārds. Varu nosaukt konkrētus vēlēšanu iecirkumus. Paldies. Centrālās vēlēšana komisijas locekļi apspriedās un uzdevumā pārbaudīt ietver arī to, ziņot par pārbaudas rezultātiem, ieskatot nederīgumu cēloņus. Vai saprotams? Arī ar visiem iecirkņiem. Labi, tad šis punkts bija par reģistrācijas aploksnēm saistībā ar to, atvainojiet Laukas kundze, saistībā ar to vēl tomēr ir papildus punkts. Ja kāda no minētām reģistrācijas aploksnēm ir derīga, labot vēlēšanu gaitas žurnālu balsu skaitīšanas protokolu. Bet tas ir atbilstīgi pārbaudas rezultāti. Otra lieta, kas vairs nav par pārbaudām, bet par labojamo kļūdu, ir labot ziņas uz lēmumam, labot ziņas par vēlētāju aktivitāti vēlēšanu gaitas žurnāla pasta balsu uzskaites laukā. Lauka nosaukums pasta balsotāji, kas nav nobalsojuši iecirknī, iekavās elektroniskās tiešais vēlētāju reģistra dati balsu skaitīšanas brīdī, atbilstīgi tam, ka viens vēlētājs, kas bija pieteicies balsot pa pastu, ir nobalsojis klātienē kādā Liepājas vēlēšanu iecirknī, kur šī gadījumā jums ir jāizpilda tas, kas ir redzams no vēlētāju reģistra PMLP un ETVR datiem, kad 64 bija sākotnējais balsojušo skaits, viens ir pārbalsojis iecirknī, jums ir jāatņem pārbalsotāji un jāieraksta, cik tad bija nepārbalsotāji. Es atvainojos, kā valsts sadaļā vajadzēja labot ziņas. Vēlēšanu gaitas žurnālam ir sadaļa pasta balsu uzskaite, kur ir tāda gara tabula, kas sākas ar sākotnējo pieteikšos skaitu balso pa pastu, jūs gadījumā 64, un tad pakāpeniski aiziet līdz pasta balsošanā saņemtām derīgām vēlēšanu aploksnēm, un tad skaitu kopā pakāpeniski samazinās to. Mēs vienkārši uzskatījām, ka mums ir jāpārmē tikai tad, ja mums ir saņemta šī aploksne. Labi, un saistībā ar šo uzdevumu labot kļūdu, attiecīgi labot balsu skaitīšanas protokolu un tā kā aktivitāte ir iekļauta arī jūsu rezultātu protokolā, pilsētas līmenī arī Liepājas vēlēšanu komisijas rezultātu protokolu. Savukārt klātesošiem es piebilstu, ka kļūdas vēlētāju aktivitātes ierakstīšanā minētajā laukā vēlēšanu gaitas žurnālā nekādi neietekmē kandidātu sarakstu un kandidātu gūto balsu skaitu. Te ir runa par to, ka kļūdaini ziņot vēlētāju aktivitāti. Lēmums tiks sagatavots, noformēts, parakstīts, nosūtīts iesniedzējai un Liepājas vēlēšanu komisijai līdz rītdienas darba dienas beigām. Jautājums iesniedzēja, vai saprotams? Jā, atvainojos, gribēju visu izstāstīt, tad pāriem, bet paldies par atgādinājumu. Pāriem pie balsošanas par lēmumu, kuru es pateicu un komentēju. Jautājums Cintrai, vai varam balsot? Balsot var? Par? Valēna par? Rītvars Eglājs par. Labi, otrais jautājums, iesniedzēja vai saprotams? Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu. Saprotams, bet jautājums kā būtu ar tiem cipariem, kuriem nesakrīt vēl tad kopējo to skaitu, jo te ir tikai 24 par balsošanu pa pastu bija starpība, bet bija lielāka starpība tajā ekrāna uzņēmumā. Un jūs to tā kā ignorējat, jā? Un ignorējat arī, ka cik tur arī bija tie dati citi. Tātad par to jautājumu jūs negribat runāt. Jūs tikai par kaut kādu tur vienu
cilvēku, kurš nobalsoja pa pastu, ja? Ne pa pastu, bet tā atnāca. Pēc tā gribu bija cita, un ja tagad no komisijas jūs man neiedevat iebildumu pateikt, ja? Viņi pateica, ka 64 tas bija aktivitāte. Tad priekš kam mainīt pēc tam to? Es nesapratu, jūs maināt to pēc tam, pēc 3 dienām tos datus, ja? Un citi dati arī bija nomainīti, nepareizi, ja? Tāpēc es pievēršu uzmanību vēlreiz, ka citos iecirkņos arī bija nepareizi dati, un tos arī jāpārvalda, un jums ir ekrāna uzņēmums, kuru es jums nosūtīju ar savējo iesniegumu. Un uzskatu, ka te jāpārvalda arī citus iecirkņus, ja? Tad gribu, lai jūs to piefiksējat, ja? Un varbūt vajag jums apskatīties vai kaut ko vēl, jāpadomā, bet es lūdzu arī vēlreiz izskatīt to jautājumu. Paldies. Attiecībā uz balsotāju aktivitātes fiksēšanu, īpaši pasta balsošanā, ir jāteic, ka tur ir dinamika citādāka, ievarot pasta balsošanas specifiku nekā parastiem iecirkņiem, kur parastiem iecirkņiem pienākumu ziņot katras iepriekšējās dienas pat beigās un vēlēšana diena atsevišķos laikos. Savukārt pasta iecirkņiem ir sākotnējie, kas pieteicās balsot, no kuriem pēc tam tiek atņemti, teiksim, aizgājuši uz klātienes iecirkņi, savukārt tiek pieskaitīti klāt tie, kas ir nobalsojuši citos vēlēšanu apgabalos Latvijā, citās pašvaldībās Latvijā, šī gadījumā par Liepāju. Jautājums Liepājas vēlēšanu komisijai, vai saprotams, vai piebilstams attiecībā uz lēmumu, un ar kur jūs saņemsiet visticamāk rītdien? Saprotams, rīkosimies. Paldies. Jā, jūs kā mani nedzirdējat, es nerunāju par balsošanu tikai par pastu. Es runāju par balsošanu arī ne par pastu, bet kur dati un iesniegumi arī ir, ka kopējais balsotais skaits samazinājās par 37 cilvēkiem. Nevis par 34, kurus jūs par pasta balsošanu. Jūs visu laiku man uz vienu tādu jautājumu gribat, bet tur kopējais arī samazinājās, un citi bija dati, ne tikai no pasta balsošana. Es nevaru saprast, jūs izlasījāt visu to iespēju. Tāpēc pēc prātīgi, vai jūs tad tomēr tas izskatīts arī par to, ka kopējais balsotāju skaits samazinājās par 37 cilvēkiem. Tātad jūs paklausieties mazliet. Jūs 3 reizes vismaz atkārtojiet vienu un to pašu. Tātad jūs esat vērsusies ar konkrētiem faktiem, jūs klausaties arī atbildot. Tātad jūs esat norādījuši savā iesniegumā konkrētus faktus. Centrālā vēlēšana komisija, tā skaitā jurists, ir veikusi pārbaudi. Šodien mēs papildus skaidrojām apstākļus un izvērsts mūsu lēmums ar argumentāciju tiks nosūtīts jums un ietverts mūsu nolēmumā. Kurš ir pārsūdzams likumā noteiktajā kārtībā? Ja gadījumā jūs redzēsiet, ka kāds no jūsu apstākļiem nav vērtēts, vai jūs neapmierina argumentāciju, jūs to norādīsiet savā sūdzībā. Diskusija šeit nenotiek, par lēmumu ir nobalsots, izvērsumu saņemsiet. Paldies. Jā, paldies. Tagad skaidrs. Paldies. Ar šo darba kārtības jautājums ir izskatīts. Nākamais darba kārtības jautājums ir par kandidātu sarakstu suverēnā vara. Apvienība Jaunlatviešu kandidātu iesniegumu par Saulkrastu novada vēlēšanu rezultātu atcelšanu. Jautājums ir par Rihardu Bušmucānu. Nav. Vai Rihardam Bušmucānam tika ziņots? Tika e-pastā nosūtīts. Ievērojot saspringtos termiņus, šeit, protams, nebija runa par nosūtīšanu vairākas dienas iepriekš, bet tas tika nosūtīts vakar. Par lietas apstākļiem acīm redzot, jāpāriet
Tad uz Saukras novads var iegaut, nekādas paskaidrojumus nesniegt, līdz to kaut kāds komentārs. Labi. Šeit ir pieslēgusies Saukras novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Kristīna Neimane. Vai jums ir kādi komentāri? Jā, labdien! Pirmkārt jau Centrālā vēlēšana komisija nekādus paskaidrojumus mums neprasīja sniegt, un informācija par sēdi tika atsūtīta vakar dienas vidū. Tā es arī apstiprināju, ka es piedalīšos sēdē, un ja mums būtu prasīts sniegt paskaidrojumus, mums būtu sniegšu paskaidrojumus. Tātad tas ir viens paskaidrojums. Saistībā ar suverēnā vara apvienību jaunotniešķi deputātu kandidāta Riharda Pušmucāna iesniegumu, kurš ir arī man tika nosūtīts vakar, un es esmu piekrastījusi ziņojumus iecirkņu komisijām. Šos ziņojumus esmu nosūtījusi Centrālajai vēlēšanu komisijai par izvēršanas ziņojumus par to, kā notika šis process. Tālāk komentārs par konkrēti Rihardu Pušmucānu iesniegumu. Jā, tātad norāda šī tātad suverēnā vara apvienība jaunotnieši, kad ir iegūts 4,29% balsis. Jā, es saprotu, ka ir šie jautājumi, tie varētu būt objektīvi, ņemot vērā to, ka šī sistēma nestrādāja, un tas ir zināms, plaši zināms, jā. Bet šajā gadījumā es gribētu arī norādīt uz to, ka Saukrastu iecirknī tikai tātad Pabalšu kultūras nama iecirknis skaitīja, tātad ar šo skenis sistēmu, un pārējie iecirkņi skaitīja manuāli, jo šī skenis sistēma nedarbojās un netika arī pielietots atskaitīšanā. Lūk, tāds ir komentārs, un ja ir citi vēl kādi jautājumi, tad... Papildus es arī varu norādīt, ka šis konkrētais pieteiktais saraksts Saukrastu novadā ar sūdzībām nevērsās, ne iecirkņu komisija, ne arī Lūgatu komisijā. Un neviens no vērotājs arī nebija no suverēnās varas, nevienā no iecirkņiem. Tāds paskaidrojums neman. Paldies, vai CVK lūdzu ir kādi jautājumi Saukrastu vēlēšanu komisijai? Labi, par līdz apstākļiem. Jā, no manas puses galvenie aspekti, proti arī šajā iesniegumā, kas bija no kandidātu bija tādi vispārīgi pieņēmumi par to, ka iespējams ņemot vērā visus apstākļus un kas izskanēja publiskajā vidē, tad iespējams nav saskaitīts valsts paredzēts. Bet tādi konkrēti pārkāpumi, kļūdas, trūkumi tieši par Saukrastu novadu netika minēti. Un tas jau, kā arī pašvaldības vēlēšana komisija minēja, vienā iecirknī tika veikts Saukrastu novadā automātiskā balsu skaitīšana, bet jāpiemina arī tas, ka kopumā vispār Saukrastu novadā ir 4 vēlēšana iecirkņi un 1 pasta balsošanas iecirknis. Un pasta balsošanas iecirkņi, kā jau iepriekš minējām, ir tikai manuāla balsu skaitīšana. Savukārt pārējos balsu skaitīšana notiek manuāli, atbilstoši tam, kā balsu skaitīšanas instrukcijā tas ir paredzēts, un tas pats par sevi nav pārkāpums. Tad vēl arī iesniedzējs vērš uzmanību uz to, ka iespējams kļūdas pēc 34 vēlēšanas zīmes atzītas par nederīgām, izpētot dokumentāciju vēlēšanu attiecībā uz tieši Saukrastu novadu, mēs redzam, ka īstenībā starpības starp nobalsojušo skaitu derīgajām aplūksnēm, derīgām vēlēšanas zīmēm, respektīvi starp nobalsojušo skaitu un derīgajām vēlēšanas zīmēm 57, un arī var redzēt, kas ir bijuši tie iemesli.
Tā skaitā 24 vēlēšanu aploksnēm ir bijušas vairākas vēlēšanu zīmes un 12 aploksnes ir bijušas tukšas. Savukārt viena ir atbilstoši Sauras novada domas vēlēšanu gadu žurnālā pieejamai informācijas secināts, ka viens vēlētājs visticamāk ir parakstījies par vēlēšanu aploksni un visu standārtu sarakstu vēlēšanu zīmu saņemšanu, taču nav iemetis vēlēšanu aploksni vēlēšanu kastēs. Arī ir, teiksim tā, tas nav nekas ārkārtējs, tā arī vēlētāja izvēle, kas tiek nereti izdarīta. Līdz ar to tas, kad notika saukrastos manuāla balsu skaitīšana vairākos iecirkņos, šaubas par to, kā tiek noteikti derīgās vēlēšana aploksnes, derīgās vēlēšana zīmes. Tam vispār nav ietekmi šo procesu, jo šis process notiek tikai un vienīgi manuāli. Savukārt tas, kad, kā jau arī iepriekš minējām, tas, kā veids balsu skaitīšana par standārtu sarakstiem, tur ir virkni darbības, pat ja tiek veikta automatiskā balsu skaitīšana, ir virkni darbības, kas ir jāizdara manuāli. Un tikai būtībā tā skenēšana ir kā validācija tām procesam. Savukārt, ja viss process notiek manuāli, tad atkal to veids, jebkuru skaitīšanas soli veids 2 cilvēki, un tas ir atbilstoši balsu skaitīšanas instrukcijai, līdz ar to apšaubīt to patiesumu datu nav nekāda iemesla. Un attiecībā uz konkrēto sārakstu 5 barjeru pārvarēšanai bija pietrūka 200 sekundes balsis. Līdz ar to daudz būtiskāks valstu skaits nekā tas, ko mēs arī iepriekš minējām citā komentārā. Paldies. Vai Centrālās vēlēšanu komisijas locekļiem kādi jautājumi? Vai kāds vēlas izteikties? Vai nu pārējie pie balsošanas? Tad mans ierosinājums ir noraidīt kandidātu sarakstu suverēnā vara apvienība Jaunlatviešu kandidāta 2025. gada Saukrastas novada pašvaldības domas vēlēšanās Riharda Pušmucāna prasījumu. Dzintra, lūdzu balsojam. Balsojam par noraidīšanu. Vai mēs vienmēr par? Lāsam Molēm par? Ritvars Eglājs par. Ar šo darba kārtībā iekļautie iesniegumi par vēlēšanu rezultātu apstrīdēšanu ir izskatīti, bet ne visa darba kārtība. Vēlos informēt, ka šie bija tikai tie iesniegumi, par kuriem bija iespējams sagatavot materiālus līdz šodienas sēdei, taču mums ir vēl 12 neizskatīti iesniegumi, kas atbilstīgi vēlēšanu likumam mums ir jāizskata 3 kalendārās dienās. Tādējādi ir nepieciešama Centrālās vēlēšanu komisijas sēde, vismaz viena, un vai nu rīt, vai nu parīt. Ja drīkst ierosināt, ja viena sēde, tas nozīmē, ka uz to ir jāsagatavo 12 tātad attiecīgi nolikumi. Vai ne? Man gribētos, ja ne. Tā ir, jā. Tā ir, tas ir pietiekami nopietnas darbs, un es domāju, paviršīgi nekādu nav pieļaujama. Man ir ierosinājums tādā gadījumā, šo sēdi nozīmēt, ne rītā, bet, teiksim, sestdienā. Un droši vien, ka mēs varam sestdienā, attiecīgi tas var būt produktīvāk. Ja? Protams, tas ir ierosinājums. Tieši tā, jo ja mēs rītā uz vieniem, es varu iedomāties, kā, un kāpēc mums vajadzētu rītā 3 un sestdien 4, tad vienkārši tas darbs būtu iespējams raidāks. Dzintra, vai ir kāda apsvēruma par sēdes dienu? Paldies, piekrītu, man darāmas dienas. Labi, ievērot CVK locekļu izteiktās domas, tad ir sestdien. Jautājums ar pulkstenlaikiem kā? Kā mēs varam 10, varam 12, ja visiem ir vienalga, es domāju, lai tad ir varbūt maķinīt ne pats rīts, bet varbūt, ko Līva saka, Līva ir vienos jāraksta, jā? Varbūt labāk ir vienos, vai tad vienos ir labāk, protams. Tad ja labāk, tad tā ir jāraksta. Dzintra, diskusijas par pulkstenlaiku un pulkstenis 13. Piekrītu, ja būtu pretenzijas, būtu teikusi. Paldies. Tad šis bija jautājums par nākamā sēdes sasaukšanu. Atvainojos par
darba kārtības mainīšanu vietām. No informatīviem jautājumiem vēlos piebilst, ka šie nav vienīgie iesniegumi, ko Centrālā vēlēšana komisija saņem pēc vēlēšanām. Ir iesniegumi, kas ir par dažādiem, un ir arī iesniegumi par balsu pārskaitīšanu, kuros nav apstrīdēti vēlēšanu rezultāti pašvaldībās, taču šos iesniegumus Centrālā vēlēšana komisija arī izskata un rīkos un sniedz atbilstīgi konstatētajām. Šobrīd nav konstatēts, ka kaut kur vajadzētu atcelt pašvaldības domas vēlēšanu rezultātus, bet, ja būs kāds šāds iesniegums un tiks Centrālā vēlēšana kaut kāda koncepta, tad, protams, tiks ziņos un sasaukt sēdi un viņas spriedīs tā kā šie nav iesniegumi satrīst rezultātus un nav izskatāmi 45. panta kārtībā 3 kalendāras dienu laikā. Labi, vai Centrālās vēlēšana komisijas locekļi pie dažādi vēl vēlas ko Es tikai gribēju precizēt, kas mums ir šobrīd ar komisijas sastāvu. Mums ir ziņas, būtu vērts, mums tā kā saprast pašiem. Šeit nav arī Ingas Vilānis. Kas ir noticis, varbūt ir tā konspektīvi, ja mēs saprotam. Labdien, kolēģi, es šobrīd esmu pieslēgusies jau. Kamēr lēmums nav, tikmēr es saprotu, ka man ir jābūt sēdē. Labi. Jautājums ir par lēmumiem balsošanā. Jūs nepiedalāties, es arī neaicināju, ja brīdī nebija redzams, ka piestājušos sarakstā. Jautājums ir, vai jūs varat komentēt par savu statusu Centrālā vēlēšana komisijā? Es esmu nosūtījusi Saeimai iesniegumu ar lūgumu pārtraukt manu darbību CVK, bet es neesmu saņēmusi atpakaļ informāciju, jo projām mans status ir aktīvs. Kā būs sestdienas sēdē? Par Centrālās vēlēšana komisijas sēdes sestdien 13. Ina? Jā, šos nākamo sestdien tagad. Parīt. Atvainojiet, nesapratu. Ir tā, ka mēs tikko nolēmām, ka nākamā sēde, kurā tiks izskatīti pēc skaita 12 šie iesniegumu personu, ir nozīmēta uz sestdienu, 1:00. Vienkārši tīri dēļ kvoru mums arī jāsaprot, ja kādā mēs sastāvā varam darboties. Es saprotu, ka līdz sestdienai jūsu status nemainīsies. Es sapratu, tad, ja kurā gadījumā, ja mans status būs aktīvs, es balsošu pret. Tas ir, ja par vēlēšanu rezultātiem mēs runājam. Ja par tiem jautājumiem, ja es esmu tātad, ja lēmuma nav no Saeimas, tad es esmu, ja lēmums ir, tad manis nav acīmredzot. Paldies. Vai nepieciešams skaidrot par citu klātnēsošo CVK locekļu statusu? Kas tad mums vēl nav klāt? Ir zināms, ka... Kristīna ir atkāpusies. Ir Baiba Veisa, ir darbiņa spēja, un Aldis Austers bija šīs sēdes laikā ceļā. Viņš arī nav braucis. Jā. Viņš ir iedzīvot. Viņš teica viegli. Viņš ir viegli. Labi, tā ir. Tad skaidrs, ka, jebkurā gadījumā mums cerības to organizēs. Jā. Labi. Ar to tad arī Centrālās vēlēšana komisijas sēdi slēdzu. Paldies par dalību un nākamā sēde sēdien vienos. Es uz Saeimu atpakaļ. Man tur vēl lietas. Tāpēc es vēlreiz.
vēlēšanu komisiju.